Pasties, kur tagad es esmu. Tagad pasties, kur es esmu. Šakāls te bišķi traucē. Labi, šakāls aizbrauc pie viņa. Aizbrauc pie. Pasties, kā tu vari man izgaismot šeit? Es spēlēju no šitās te bedres pozīcijas. Vienīgais, kas man reāli kaut ko varēja izdarīt, bija tas T37, kur tu tagad esi. Redzi, kur tu tagad esi? Tu beidzot izgaismo man. Beidzot. Tagad tu man tikko izgaismo. Pasaka, lūdzu, ka tu nevarēji viņu dabūt ne no vienas pozīcijas, kā tu man tikko izgaismo. Nevarēji. Ko tu man, neviena bedra tev nebija. Nevarēji. Ej, tu nost, es nevarēju. Tāpēc es tev tikko parādīju divas vietas, tur no kurienes. Džakal, tu nevari viņu dabūt rokā nevienā pozīcijā, ka viņš met šitādu loku, piemēram, ka viņš tikko. Pamēģini. Tur jau tā lieta, ka varēja. Tu man izgaismoji. Pamēģini. Bet izgaismo man jāgāk, tu jau man neizgaismoji. Man jau nevajag tevi izgaismot. Nē, man vajag, lai tu man izgaismoji. Piedām, lai viņš tev dabūna rokā, pat tu man neizgaismoji. Es gaismoju pretējo mežu, kalnu augšā un visu pārējo, un man vienīgi traucēši tas pidars, jo viņš līd augšā un šāv pa manim, nevis gaismoja mani, šāv pa manim. Cik tālu viņam jāizlien, lai iešaut pa manim, izlien iešaut pa manim. Redzi, cik tālu. Un pasaka man, lūdzu, ka tu viņu nevarēji dabūt ne no tās pozīcijas. Nevarēji. Šakāls, ne tur. Nevarēji. Viņš jau šitu saprot, ka kalpo, bet ja viņš ir šeit, viņš izspīdina arī mani tur. Kāda viņš taču arī mani tur izspīdina. Tu esi nosakts ar veselu kalpu. Ar ko nosakts? Kā lai tev parāda, bija šite aizmugurē, taču aizmugurē bija tanki 3. Stāvi tajā vietā, kur tu stāvēji. Stāvi, nekusties. Tu redzi šito pozīcijas vietu. Jā, redzu, uzreiz tev lupīju. Un man aiz muguras ir vēl 3 stobri. Jā, bet tie 3 stobri, ja tu pastīcies dzelteno rāmi, ja tu izšāji atkāpies, viņi tev nemaz nedavēlk līdz turienē. Tā kā nedavēlk. Labi, visu. Es taču stāvu. Es negribu ar tev strīdēties. Ja tev nepierādīja šīs abas pozīcijas patiesība, tad es neko nevarēšu pierādīt. Es stāvu tajā vietā, kur bija pretinieku tanks, Un skaties, ja tu tur, ja tevi izgaismīja... Kādā pozīcijā tu stāv? Apskīs, pabrauc šurp, redzi šito kurgānu. Kādā pozīcijā stāv, tu man negaismo? Pabrauc šurp, lai tu man ieraudzītu. Un tā es tev pateikšu, šeit bija pretiniekiem 3 tanki. Uz šitā kurgā. Ne, 3, te bija 2. Šeit bija 2. Apmēram. No šeienās, redzi, saproties, apstājas, kur tie tanki bija? Vot šeit, kur es stāvu, redzi. Džakals stāv šeit, lai tu gaismotas laiku. Klau, saproties, redzi. Pagaid, viss kārtībā, stāv mierīgs. Jakals stāv šeit, nekusties. Jā. Rēķin, ka šakālis, tur, kur šakālis brauc. Ok, kalpo, tagad es tevi tu neizspīdināšu. Bet ja šakāls ir... Tikai tu man neizspīdinās, otrkārtām es tūtās būšu pozīcijā, kurā tu manīm iešaut īsti nevari. Es tev zinu, cik tev pateikt, cik tālu ir apzors? Redzēt, tu man varbūt tās vari, bet iešaut patiesībā tu te, ja labi kārtojies... Šitā te vieta, redz tagad... Jā, es vienmēr jāprot. Poļi, ka tu vari tik tā laiku. Praksē tevi gaida, iepriekšāk, tev savīgs negaida. Otrām kārtām... Paga. Mani gaismo. Jā, bet es aproti. Bet es varu izšaut šakāli un noslēpties par tavu šāviem. Nevar, jo tu jau esi šakāli gaismo un uz tevi ir sablikuši 2 stobri. Tas ir pilnīgs absurds. Labi. Man laikam tevi jāizsūta ok, varbūt tad es esmu tāds bēzis, kas neizbrauc, lai pa mani neiešaut stobri. Bet tu viņš Es pie tā kalniņa izmantoju, aiz tā kalniņa krūmiņa, jo es sapratu, ka tikko es izbraucu. Pēc tam, ja mēs atkal izmantojam otru pozīciju, es šakāli mierīgi nošaucu no šīs otras pozīcijas, bet es stiprētā. Un vēl joprojām, tu man neko nevarētu izdarīt. Tad vienīgais risinājums ir šakāļu pozīcija. Bet tikko šakālis ir spīdīgi. Labi, nākamreiz tikai jāizmanto tas ir šakāļu pozīcija. Šakāls ir sliktai. Tevi jāizmanto šī pozīcija, kas ir šakāls.